Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs ar tevi aplicēsim pūķi. Paņem melno A3 formāta lielo lapu. Ja tev tāda nav, tad paņem lielo balto lapu un izkrāso to melnā krāsā. Noliec malā, lai tā izžūst. Paņem mazāku lapu A4. Kas tev būs nepieciešams? Tev būs nepieciešams uzzīmēt apļus. Ja tev ir šādi rīki, tad paņem tos un izmanto. Ja tev šādi nav, tad tu vari paņemt krūzi un uzzīmēt uz lapas 6 apļus. Liec tuvu klāt, lai izmantotu lapu liederīgi. Trīs. 4. 5. 6. Tagad mums būs nepieciešami 2 mazākie apļi. Es uzzīmēšu šos te. 1 un 2. Un vēl mazāki. Tu vari atrast vēl mazākus aplīšus. 1 un 2. Tas viss ir jāizgriež. Viss ir izgriezts, un tagad varam strādāt tālāk. Paņem katru lielo apli, sagriez uz pusēm. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Es paņēmu, saliku vairākus kopā un sagriezu. Tu vari griezt pa vienam aplītim. Vai nu salikt kārtīgi kopā un sagriezt uz pusēm. Arī šos mēs sagriežam, bet mazos atstājam veselus. Tagad tev būs nepieciešama līme. Mums ir jāuzzīmē arī galva. Galva. Lūk, šeit ir palikusi vietiņa man. Galva būs šāda. Bet šādas galvas mums ir nepieciešams 2. Uzlikšu virsū, apvilkšu un izgriezīšu atkal. Četras stūris ar vienu galu iepaļotu. 2 galvas. Lūk. Lai darbotos tālāk, tev ir nepieciešama līme un 1 galva. Lūk, tev ir lielā A3 lapa. Mēs to skatāmies, sadalam apmēram ar roku uz pusēm
nosmērējam vienu galvu kārtīgi ar līmi un uzlīmējam mazliet atejot no maliņas šādi un otru galvu augšā, apaļšgals uz augšu. Paskaties, novelc ar rociņu un arī šeit. Arī šeit mums palika vietiņa. Lūk, tās ir divas galvas. Un tagad, lai tu redzētu, kas būs jādara tālāk, es tev parādīšu ar flomasteru. Ar zīmolu varbūt labāk redzēs. Šāda mums būs aste. Un šeit uz šo pusi. Tagad mēs izmantosim lielos pusapļus. Katru no tiem ir kārtīgi jānosmērē ar līmi un jālīmē klāt. Pie pašas galvas. Katram pūķim būs nepieciešami 6 pusapļi. 2, 3, 4 galiņu, visus galiņus visu. Un šeit mazliet pagriežot, lūk, šādi. Atkal galiņš. Cik jau ir? 1, 2, 3, 4, 5. Un tūlīt liksim 6. Kāpēc pūķis? Jo 2024. gads ir pūķa gads. Lūk, 6 ir pielīmēti. Tagad mums ir nepieciešami mazie pusapļi. Nosmērējam ar līmi un pielīmējam astes galu. Un to nobeidzot ņemam aplīti un pielīmējam pie paša galiņa. To pašu mēs izdarīsim ar otru pūķi. Viens. Divi. Arī nākamo. 3. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Kad mēs to visu uzlīmēsim, mēs sāksim krāsot. Bet tas būs otrajā daļā, kur tu varēsi ieslēgt, kad pabeigsi līmēt. Atkal paskaties, šeit ir pagrieziens. Nākamo, kā mēnestiņi, pusapļi, mazos pusaplīšus, vienu, otru, un pabeidzam ar mazo apli. Lūk, sagatave mūsu pūķiem aplikācijas tehnikā mums ir gatava. Tagad tu vari sameklēt otro daļu, kur mēs ar tevi pabeigsim veidot pūķi. Ja tev patika, nospied patīk.